Taivānas lukturiem kā tādiem es neko slikti nevaru pateikt. Tā, man liekas, ir absolūti ideāla alternatīva kaut kādiem izdegušiem šrota mēsliem, kurus, piemēram, RRR nes kāpēc tirgo par tādu pašu cenu, kā var nopirkt jaunu šito te Taivānas lukturi. Vienīgais, kas viņiem ir švaki, ir šīs te gumijas, man liekas, kas viss nāk, tie gumijas aizbārņi. Kā jau Ķīnas produkcija, viņi nespēja uztaisīt kvalitatīvu gumiju. Es atradu tagad citu kaut ko vietā. Šits ir Opelim no manai mašīnai, bet tāpēc man ir tāda pasakaina maisiņš savākts, kā iespēja tā savākt šīs te gumijas. Bet vispār, piemēram, man tāda situācija, ka man ir visticamāk izdegusi šī te, palikusi pelēka. Palicis reflektors pelēks ir lēts, un tad šobrīd, tāda, principā jau vienos vārtos ir izvēle. Es varu vai pa 50 eiro aiznest šo te reflektoru atjaunot iekšpusē lēts, kur pirmkārt jāčakarēs, jāņem nost, stikls jākausē nost, vai es varu nopirkt pa 60 eiro parasto reflektoru lukturi ar H4 vai, laikam, H4 nāk viņam, jā. Un pirmkārt, tev nav stāsts tikai par šo te reflektoru aiz lēcas, kas izdeg. Stāsts ir par to, ka šis te polikarbonāts, viņš ir mikroplaisās, viss pārklājās. To tā varbūt neredz, bet tumsā ieslēdzot gaismu, tāds slīpi no augšas skatoties, var redzēt, ka visi tādās mazās plaisiņās. Tagad es uzskatu, ka, piemēram, šādam lukturim, kurš ir jauns nopērkams par 60, ir pilnīgi bezjēdzīgi taisīt kaut kādu reflektoru atjaunošanu. Pirmkārt, vēl šitā ir tā stulbā sistēma, ar ko nes kāpēc te kāds ir baigi lepojies, to pat izceļot uz, nezinu, vai varēs redzēt, ir bihalogēni. Tas nāk tā, ka viens puldze apkalpo tuvo un tālo, mainās vienkārši tāda klapi uz elektromagnēti, kas staigā, kaut kāda absurda sistēma.